Skola ir kā mazs sabiedrības modelis, kur bērni ne tikai iegūst jaunas zināšanas, bet arī atrod draugus, mācās komunicēt, risināt konfliktus, vārdu sakot, mācās dzīvot. Taču skolas ir dažādas – elitāras, parastas un speciālas. Pastāv arī tāds jēdziens kā skola visiem. Ko tas īsti nozīmē un vai tādas skolas ir arī Latvijā? Kas ir iekļaujoša izglītība un vai ir vērts atteikties no speciālajām skolām? Atbildes uz šiem jautājumiem uzzināsim tuvākās pusstundas laikā. Šodien raidījumā skatieties dziedātājs Agneses Rakovskas skolas pieredze, iekļaujošas izglītības priekšrocības, kāda ir skola, kas der pilnīgi visiem, vai Latvijā paredzēts atteikties no speciālajām skolām. Runājot par labām un sliktām skolām, bieži vien vecāku, pedagogu un pašu bērnu viedokļi atšķiras. Jauniešiem galvenais, lai apkārt būtu draugi un saprotoši skolotāji. Pašiem skolotājiem gribas sakārtot darba vidi. Savukārt vecāki nereti uzskata, ka svarīgs ir skolas prestižs. Mūsu šodienas raidījuma varone jauniešu vidū slavena dziedātāja Agnese Rakovska pastāstīs, kā viņai savulaik veicās mācoties tā saucamajā elitārajā skolā Rīgas Franču licejā. Es principā kaut kā to ļoti neizjūtu, jo man tā pirmā skola bija Zemļos ģimnāzija. Un Zemļos ģimnāzija ir viena no tādiem lielajiem tādiem kombainiem Pārdaugavā, man liekas, kur ir 6 paralēli klases, un tu esi tur viens tāds mazs graudiņš lielajā pludmalē. Tāpēc man bija tāds mazliet šoks, ka es pārgāju uz Franču liceju, jo tur bija tikai 2 stāvi, 2 gaiteņi. Un man bija tā, wow, kas notiek, kāpēc te nevar vēl kaut ko darīt? Un tas bija dīvaini, lai gan, protams, tur bija savs rāmis, un es atceros, ka ļoti daudz pasniedzēji mazliet nesaprata mani. Viņi zvanīja mammai un teica, man liekas, ka jūsu meita lieto narkotikas, viņa ir ļoti aktīva, viņa skraida pa gaiteņiem un dara visādas trakas lietas. Un man mamma, mans bērns jau tā nedarīt. Tāpēc bija grūtāk, bija vienkārši kaut kā grūtāk pieņemt to, ka tur ir tādas, viņiem formas arī līdz 6. klasē, laikam, un tad jau laikam arī vēl vairāk, vēl līdz 9. klasē. Kaut kāds tur bija tāds mazliet slow motions. Bet, tas ievies kaut kādu zinām, varbūt disciplīnu. Agnesei jau toreiz nepiemita kluss raksturs un paklausīgums. Tomēr, lai kā arī brīžiem gāja, par skolas laikiem viņai palikušas labas atmiņas. Man vispār visas skolas, kuras esmu mācījusies, bija ļoti labas, ar ļoti labiem pasniedzējiem. Un no pamatskolas un vidusskolas man ir tiešām saglabājušās daudz tādas labas un spilgtas atmiņas par tādu pirmo īsto draudzību, par kolektīvu, par, protams, arī visādām ziepēm, ko mēs varījām un visādas palaidnības darījām, bet tas viss bija vairāk vai mazāk, pat ja mēs kaut ko savārījām, tas viss bija vairāk vai mazāk ar tādu pozitīvu, tur nebija ļaunums nekāds iekšā vai naids vai kaut kāda tāda riebīga agresija. Un kaut kā mūsdienās es mazliet esmu novērojis to, ka ļoti daudz jaunieši tieši tajā vecumā ir tādi mazliet ļauni, tādi dažreiz dara pāri viens otram. Un ja mēs kādreiz viens otru, teiksim, ķircinājām, tad tas bija lai ir jautri vienkārši. Ticiet vai nē, taču Agnese savulaik pamēģinājusi būt arī skolotājas lomā. Man pašai vienkārši pieredze, es esmu strādājis par mūzikas skolotāju, laikam mēnesi es izturēju, kad man bija 20 gadi. Es domāju, ka es gribu mainīt pasauli, es gribu iedvesmot jauniešus un stāstīt to, ka ir daudz jāstrādā, lai kaut ko dzīvē sasniegt, ir daudz jātrenējās, un ja tu gribi būt mūziķis, tad daudz jādzied un jāspēlē klavierus. Un kaut kas ir jādara ļoti daudz, ja tu gribi tiešām, lai kaut kas notiek tavā dzīvē. Jo man liekas, ka vecāki bieži vien domā, ka nopirkšu viņam to iPhone vai to playeru vai visu nopirkšu viņam un viss būs kārtībā un apmaksāšu tur entās nodarbības, bet tam bērnam jau reāli pašam jābūt motivētam kaut ko darīt. Un tas pedagogs ir tikai tāds, kas viņu bišķiņ tā pavirza kaut kur. Un nopirkt darbu, nopirkt talantu nevar.
Un es gribēju to tā kā pastāstīt un paskaidrot. Un man liekas, ka centra skolās bišķiņi ir tā, mēs esam tik elitāri un mums jau tāpat viss ir forši un ko jūs vēl gribat. Bet tā nav. Un es ceru, ka vecāki un paši bērni to saprot. Un ja tu pats nestrādās un pats nemācīsies un nedarīs, tad nekas nebūs. Skolas laiku atmiņās Agnese atgriežas ar prieku, jo bija draudzīga un atvērta visiem. Tas arī ir viņas personības pievilcības noslēpums – katrā ieraudzīt kaut ko interesantu. Pēc manas atmiņas par skolu ir ļoti, ļoti pozitīvas. Un parasti ir tā, ka klāsis iedalās tādos grupiņās, tur ir tie stilīgie bērni, un tad ir tie nūģīši, kas ļoti daudz mācās, un tad ir tādi klusie bērni. Un es atceros, ka es nekad nebiju spilgti nevienā tajā grupā. Es biju kopā ar visiem, un ja man vajadzēja kādu mājasdarbu norakstīt no kāda, zināju, kur man jāiet, un ja man vajadzēja vienkārši kādu patusēt kopā, tad es zināju, ka tur ir tie cilvēki, un es centos ar visiem būt draudzīgs, un tā neviena tā, tu tur nē, es tur tas stilīgais, tu tur es tīm, nē. Jo katram ir tā niansīte, ko vajadzētu ieraudzīt, novērtēt, izvērtēt, ka katrs ir īpašs. Tas, par ko runā Agnese, taisnā ceļā noved mūs pie šodienas raidījuma tēmas, proti pie domas, ka katrs ir īpašs un uzmanības vērts, tāpēc skolai jābūt atvērtai visiem. To paredz arī mūsu valsts likumdošana. Diemžēl nevienmēr tā sanāk realitātē. Tomēr mēs esam ceļā uz iekļaujošo izglītību. Šis ceļš uzsākts jau vairāk kā pirms 20 gadiem, bet vispirms noskaidrosim, ko īsti nozīmē iekļaujoša izglītība, jeb skola visiem. Sākotnēji tā ideja bija tāda, ka bija bērnu grupas, kuri nevarēja mācīties. Viņi nevarēja tikt skolā, viņiem nebija pieejama izglītība. Un faktiski tā kustība, kas tagad saucās par iekļaujošu izglītību, kādreiz bija 60. gados pagājušā gadsimta kā integrācija. Jo bija vecāki, kas uzskatīja, ka viņu bērniem ir tiesības mācīties izglītības iestādē, neatkarīgi no tā, kādas ir bērna speciālās vajadzības vai invaliditāte vai kā savādāk. Un, tas ir no vienas puses vecāki, kuri uzskatīja, ka viņu bērniem ir tiesības. Bet no otras puses, arvien vairāk attīstoties tādai demokrātiskai sabiedrībai, arī domājot par to, kas tad ir bērns izglītības procesā, kādā veidā šim izglītības procesam būtu jābūt organizētam, arvien vairāk tika runāts par to, ka ne jau bērns ir vainīgs pie tā, ka viņam ir kaut kādas problēmas, bet acīm redzot, sistēma ir vainīga pie tā, ka viņa nespēja piedāvāt tādu izglītības procesu, kas bērnam būtu pieņemams, kur viņš kaut ko iemācās, kur tiktu attīstīts maksimālais viņa potenciāls. Iekļaujošā izglītība piedāvā vienādas iespējas visiem bērniem un jauniešiem, neatkarīgi no viņa vajadzībām un spējām, mantiskā, sociālā stāvokļa, rases, tautības, dzimuma, reliģijas un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, dzīvesvietas un nodarbošanās. Vārdu sakot, visiem jābūt vienādām iespējām piedalīties izglītības procesā un gūt sasniegums pieejamā, cienošā un atbalstošā vidē. Tādējādi skola, kas realizē iekļaujošu izglītību, ir skola visiem. Laba skola droši vien ir tāda mājīga, kuru tevi uzklausa un saprot, un ka tu atšķiries no citiem, bet viņi tevi uzņem. Saprotoši skolotāji, draudzīgi skolēni, izpalīdzība visur apkārt. Nav nekādu strīdu. Visas sliktās lietas, lai nav. Laba skola ir tāda kā Vaivara pamatskola, tāpēc, ka šeit visi ir draudzīgi. Grūti iedomāties labāku skolu nekā šeit, jo šeit arī ir jūra, šeit ir svaigs gaiss, šeit var tā kā otrās mājas, var teikt. Man skolai viss foršākā. Es parasti studentiem saku tā, ka iekļaujoša izglītība sākas tajā brīdī, kad es ieeju klasē iekšā, un es redzu, ka manā klasē sēž 30 bērni vai 29, un katram no šiem bērniem ir kāda, es teiktu, no sākuma problēma varētu arī būt, ja? Jo viens varbūt ir tikko pārcēlies no laukiem uz pilsētu, un viņš vēl nav iejuties, viņš jūtās snērti, un viņš jūtās, viņam nav draugu. Cits varbūt runā citā valodā, un šeit viņam apkārt ir sveša vide. Varbūt kāds bērns, kuram ir kādas veselības problēmas, un viņiem visiem ir jāiegūst izglītība.
Lai saruna par iekļaujošo izglītību nepaliktu mūsu atmiņā kā tikai sausa teorija, paciemosimies skolā, kuru patiešām var nosaukt par skolu visiem. Pagaidām tā ir vienīgā skola Latvijā, kura oficiāli atzīta par iekļaujošu. Es mācos pēc iegūtas programmas, un vislabāk man patīk mācīties Vaivaru pamatskolā un zīmēšanā seju. Un man patīk paskatīties, kā te iet visiem. Miša ir tāds bērns, kas neredz, un viņam arī palīdz mācībām, un viņš daudz kas saprot. Miša, kā tev iet skolā? Ļoti labi. Kas tev patīk skolā visvairāk? Matemātika. Miša, viņš ir akls, viņam ir braila raksts. Mēs viņu saukam penskopēt, tāpēc, ka viņš ir ļoti gudrs. Viņu taisās nevis uz 5. klasu, bet uz 6. uzreiz pārcelt. Vaivaru pamatskola dibināta 1996. gadā, un toreiz, kad skola dibināja, tad biedrībā maz runāja par to, ka bērniem ar kādiem attīstības traucējumiem būtu jāmācās parastās skolās. Un mūsu skola, kad atvēra šeit, profesors Vētra, toreiz rehabilitācijas centra Vaivaru direktors, bija iecerējis, ka vienkopis vienā teritorijā skolēnam bērnam ar attīstības traucējumiem tiek piedāvāta medicīniskā palīdzība, sociālā aprūpe un arī izglītība. Un skola ar tādu mērķi arī tika dibināta. Skolā ir vairākas apmācības programmas bērniem ar garīgās attīstības, redzes, kustību un mācīšanās traucējumiem. Kā tad īsti notiek šo bērnu iekļaušana parastā klasē un kā tiek īstenots mācību process? Par iekļaušanu mēs runājam tajos gadījumos, kad parastajā klasē skolēns ienāk ar savu programmu, ar savu speciālās izglītības programmu, un viņam tiek piedāvāti visi atbalsta pasākumi, kādus vien mēs varam piedāvāt tai konkrētai programmai, ieskaitot atbalsta personu blakus, ieskaitot atsevišķus instrumentus, ar kuriem viņš strādā, ja tā var teikt, palīga līdzekļus. Piemēram, neredzīgi skolēni strādā ar braila drukājamo mašīnu, viņi strādā ar savām mācību grāmatām, bet tas notiek parastajā klasē. Iekļaujošs izglītības process nenoliedzami ir komandas darbs, kurā iesaistīti gan vecāki un paši skolēni, gan skolas administrācija. Taču galvenā loma tomēr ir skolotājiem. Vai Adriānam ir pareizi uzzīmēts? Manā klasē šobrīd ir, protams, tā ir vispār izglītošā klase, bet mēs iekļaujam bērnus, un 3. klasē iekļaujam tieši bērnus 2 ar speciālās izglītības programmu, kura ir ar vieglu garīgu atpalicību, AB, un tie ir 2 bērni, un arī ar mācīšanās traucējumu, kuri, manuprāt, šobrīd mūsu valstī ir diezgan liels izaicinājums katrai skolai. Jo tad, kad bērns atnāk īsti, un, protams, ka skolotājs nav sagatavots, kā strādāt ar šādiem bērniem, un mēs meklējam šīs metodas un variantus, ko darīt. Jūs gribētu teikt, ka ja 3 cipari ir kopā, tad to sauc par 3 ciparu skaitli? Jā! Labi, paldies! Liels atbalsts mums ir, protams, mūsu šo bērnu vecāki, kuri nāk palīgā un nāk pretī un apmeklē arī dažādus citus speciālistus, kas ir pieejami Latvijā un pat ne tikai Latvijā, arī Anglijā. Un, tādā veidā mēs sadarbojamies un visi meklējam šos te variantus, ko mēs esam atraduši tādam darbam. Tas, protams, ir atgādnes. Un jāsaka gan, ka katram bērnam tā ir pavisam cita pieeja. Citam ir jādod varbūt visas atgādnes, kādam ir jādod ne visas atgādnes, un tas atkal ir tikai un vienīgi skolotāja darbs. Un, protams, man ir fantastiski tas, ka mēs klasē esam 2 skolotājas, un man ir skolotāja palīgs, kas ir speciālās izglītības skolotājs un logopēds vēl plus visam tam. Un, protams, ka tās ir milzīgas zināšanas, kas palīdz mums kopā arī sadarboties. Skolotājs atzīst, ka bērniem, kuri ar savām speciālajām izglītības programmām iekļauti parastajās klasēs, mēdz būt lieliski panākumi. Viens bērns atnāca, kuram ļoti slikti strādāja roka. Viņš praktiski nerakstīja. Un, ja rakstīja, tad īsti saprast, ko raksta, nevar. Bija jāpalīdz, jāraksta ar palīdzību. Tad šobrīd tas solis ir tik liels, ka šī meitene raksta. Fantastiski raksta, ļoti glīti un skaisti, un dara to pati un pilnīgi bez kļūdām. Jā!
Vēl panākumi par puisīti. Puisim bija jāmācās iekļauties sabiedrībā, iekļauties bērnos, vienaudžos, saprast viņus, izprast, uzklausīt, mācīties ar viņiem draudzēties, kas viņam nemaz tik viegli nenācās, bet atkal, kā jūs minēju iepriekš, šis palīgs mamma mājās ārkārtīgi daudz palīdz arī mums šeit skolā un mājās, un ar visiem tādiem spēkiem mēs esam daudz panākuši. Saki skaļi, ko tu raksti? 48. Jā, ļoti labi. Tiešām prieks dzirdēt, ka bērniem ar īpašām vajadzībām iekļaujošas izglītības skolā ir tik labi panākumi. Taču neaizmirsīsim arī par pārējiem bērniem, jo arī viņi no šādas kopā būšanas ir tikai ieguvēji. Kļūst tolerantāki, atvērtāki, izpalīdzīgāki un saprot, ka pasaulē bez viņiem dzīvo vēl ļoti dažādi cilvēki. Cilvēki mēs esam dažādi. Un tā ir, manuprāt, milzīga skola, ka viņi jau maziņi var sākt saprasties, mācīties, saprasties ar dažādiem raksturiem, ar dažādām uztverēm. Personīgi manā klasē mācās Georgs, viņš ir neredzīgs, mēs saprotamies diezgan labi un iet jautri. Kā draudzējos, parasti cilvēki tādi paši kā mēs. Sākumā, kad es atnācu šo skolu, man viņa bija nepierasta, bet tagad es jau esmu pieredzis un mēs ar viņiem esam ļoti draudzīgi. Un es cenšos, ir jāsadzīvo. Man ir ļoti labi, es ar vienu pat meiteni draudzējos. Man tas neatšķir. Man neliekas, ka tie cilvēki atšķirās no mums, tāpēc, ka viņi tieši tādi paši kā mēs. Jā, tāpēc jābūt draudzīgiem viens par otru, dara citiem tā, kā tu vēlies, lai par tevi dara. Man ir draugs viens. Man 2 draugi. Nē, 3 draugi īstenībā. Jūtu ļoti labi. Man patīk, jūtu ļoti labi, man patīk visas stundas, kas ir skolā. Te visādas bērnas pieņem, un gan viņi visiem problēmas, bet viņi vienmēr ļoti labi draugi. Lai arī vispār izglītojošo skolu bērniem iemācītu sirsnīgu un izprotošu attieksmi pret citādo, aktīvi darbojas Latvijas Universitātes programma Atbalsts. Daļa no tās tiek īstenota audzināšanas stundu formā. Šo stundu laikā 39 Latvijas skolu jaunieši iegūst gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, kas jau skolas laikā un, protams, arī turpmāk dzīvē palīdzēs viņiem komunicēt ar visdažādākajiem cilvēkiem, risināt konfliktus, izprast savas emocijas, kā arī iemācīs citas noderīgas sociālas iemaņas. Pasaule ir dažāda. Mēs esam šajā pasaulē ļoti, ļoti dažādi, atšķirīgi. Ja ir labs klases audzinātājs, viņš lielā mērā var kompensēt varbūt to, ko bērns nav saņēmis savā ģimenē. Un tad skolotājs var nest šīs te vērtības un rādīt, kas ir svarīgs, kas nav svarīgs. Ņemot vērā Latvijas situāciju, ka mums ir ne tikai dažādi tautību cilvēku klasēs, bet aizvien vairāk arī dažādu rasu cilvēku klasēs, tad, protams, tas tolerants jautājums ir ļoti būtisks. Un cilvēki parasti nav toleranti tādos brīžos, kad viņi paši jūtas apdraudēti. Piemēram, ienāk klasē cits tautības pārstāvs vai cits rases pārstāvs, un viņš liekas kaut kādā ziņā varbūt sliktāks, ļaunāks. Un tikai viņu iepazīstot, mēs saprotam, ka viņš ir tieši tāds pats kā jebkurš no mums. Tas, ko klases audzinātājs var darīt, viņš var ļaut bērniem vienam otru labāk iepazīt un ļaut atvērties tam, kurš ienāk klasē. Raidījuma turpinājumā skatieties, kas nepieciešams, lai Latvijā nodrošinātu iekļaujošu izglītību un vai esam gatavi pilnīgi atteikties no speciālajām skolām. Lai risinātu aktuālus ar iekļaujošu izglītību saistītus jautājumus un izprastu, kas ir nepieciešams, lai to nodrošinātu, rūpīgi strādā visdažādākie speciālisti. Tie ir gan psihologi un pedagogi, gan pašvaldību un ministrijas pārstāvi. Viņi piedalās Eiropas projektos, pieredzes apmaiņas nolūkā sadarbojas ar dažādām valstīm, un šogad aprīlī satikās zinātniskā konferencē, kas veltīta mūsu šodienas raidījuma galvenai tēmai, proti tam, kas ir iekļaujoša izglītība. Mēs visi esam ģimenes cilvēki, mēs visi esam šīs valsts pilsoņi, un mēs visi vēlamies dzīvot labākā
valstī, labākā sabiedrībā. Un tas tieši ir atkarīgs no mums visiem, kas mēs šeit esam. Pasaules un Latvijas pētījumi rāda, ka iekļaujošā izglītība tiešām strādā un dod labus rezultātus. Tāpēc pilnīgi dabiski rodas jautājums, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu to pēc iespējas daudzās skolās, un kas tam traucē? Latvijā jau ir ļoti labi piemēri, ir pirmsskolā. Pirmsskola mums, es domāju, ir vairāk iekļaujoša kā skola. Jo pirmkārt, kā jūs zinat, pirmsskola bērni dodās kā? Ar prieku, smaidot, viņi ir laimīgi, viņi ir apmierināti. Un tas ir galvenais nosacījums, lai bērns kaut ko iemācītos. Ja viņam ir jādara tas, ko viņš dara ar prieku, lai viņš varētu apgūt to, kas viņam ir jāapgūst. Un viņam tam ir jābūt interesē par to, viņam ir jābūt motivācijai. Un motivācija nekur tāpatās no gaisa zila nerodās. Motivācija rodās tad, kad man ir interesanti darīt to, ko es daru. Un skolotājs ir galvenais, kas ir atbildīgs par šo te motivācijas veidošanos. Un man ir ļoti žēl, ka Latvijas skolās šīs te konstruktīvas idejas pedagoģiskā procesā ienāk ļoti lēnām. Ir dažas skolas, kas to cenšas darīt, bet faktiski mēs runājam šeit par to, ka tā ir tāda mācību procesa maiņa, jo mācību process ir jāmaina, balstoties uz to, kā savādāk to organizēt, lai tas bērnam, lai viņš iemācītos. Taču mācību procesa maiņa nav vienīgais nosacījums, lai skola kļūtu par iekļaujošu. Kas tad vēl nepieciešams? Vispirms atvērta doma, atvērts prāts. Sākot no administrācijas, administrācijai ir jābūt laimīgai, kad šāds skolēns atnāk uz skolu un jāsaka, jā, mēs esam gatavi, nāciet mūsu skolā mācīties. Tad ir jābūt skolotājiem gatavam un man jāsaka atkal tādu piemēru no skolas, ka man medusmaize ir tad, ja skolotājs izdzird, ka viņam klasē nāk jauns skolēns un šis skolēns būs ar kādiem attīstības traucējumiem, ka skolotājs jau uzreiz sāk plānot, kā viņš ar to bērnu strādās. Mums pieteicās skolēns ar dzirdes problēmām. Un es paaicinu skolotājus un saku, jūsu klasītē būs nākamgad arī skolēns ar dzirdes problēmām. Un skolotāji tā vietā, lai varbūt tur vieptos un teikt, ak šausmas, atkal būs jādomā, ko darīt un kā strādāt, skolotāji saka, cik interesanti. Man būs jāpašķirst un jāpaskatās, kas pierakstos bija augstskolā par to runāts. Tātad skolotājs jau atveras, izdzirdot vispār par to, ka tas ir, un tas ir tas skolotājs, un tie ir tie skolotāji, kur iekļaujušā skolā, tad arī tos veiksmīgos gadījumus rada. Svarīgi arī, lai iekļaujoša izglītība tiktu nodrošināta valsts līmenī. Un tas, ko valsts darīs nākamajos 7 gados, kas būs, protams, īsāks mācību satura pilnveidē, veidos īpašas mācību līdzekļus arī bērniem ar speciālajām vajadzībām, tieši gan speciālā skolā izmantojums, gan arī iekļaujošā izglītībā izmantojums. Un valsts dod iespēju arī atbalstīt papildus ar finansējumu nepieciešamos palīgas skolotājus, atbalsta personālu. Tad to mēs dodam arī uz priekšu, jo tā ir arī ne tikai Eiropas Savienības prioritāte, bet arī Latvijas viena no prioritātēm. Tātad secinājumā varam izcelt galvenos punktus, kas nepieciešami, lai mācību iestāde varētu lepni saukties par skolu visiem. Pirmkārt, vecāku gatavība. Un te ir runa par visiem vecākiem. Pretīm nākošiem un saprotošiem jābūt gan bērnu ar īpašām vajadzībām, gan arī tā saucamo parasto skolēnu vecākiem. Otrkārt, skolotāja darbs. Skolotājiem jāieņem aktīva pozīcija, jābūt gataviem uz izaicinājumiem un ierastā mācību procesa maiņu. Treškārt, pašu skolēnu gatavība, jo ne visi bērni ar īpašām vajadzībām ir gatavi iet vispār izglītojušā skolā, un otrādi ne visi veselie skolēni spēj pieņemt citādo. Ceturtkārt, nepieciešams arī valsts atbalsts. Un te mēs nonākam pie svarīga jautājuma. Ja jau pateicoties iekļaujošas izglītības ieviešanai daudzās skolās ir tik laba pieredze un panākumi, vai nav loģiski ar laiku pavisam atteikties no speciālajām skolām? Tas ir atkarīgs no paša bērna. Un tā ir man nostāja, ka tas būtu absolūti nepareizi, ja valstī, jebkurā valstī likvidētu pilnīgi visas speciālās skolas. Jo ir bērni, kuru raksturs, kuru attieksme pret dzīvi, kuru varbūt vēl kādi faktori
prasa to, lai šis bērns mācās speciālā skolā. Vai pareizāk sakot, lai viņš ir kopā ar tādiem pašiem un viņš ar viņiem jutīsies ļoti labi. Tie bērni, kas mācās iekļaujošās skolās, mūsu vai citā skolā, gan tie bērni, gan vecāki ir gatavi šim procesam. Un tikai tad, ja tu esi gatavs ieiet lielajā skolā, ja tu esi gatavs ieiet lielajā sabiedrībā, tikai tad tu vari tādā darboties un būt. Speciālo skolu pastāvēšana vai likvidēšana ir ne tikai pedagogu un psihologu jautājums, tas ir svarīgs lēmums, kuru jārisina sabiedrības līmenī. Tāpēc mēs painteresējāmies, vai Latvijā vispār ir izvirzīts mērķis ar laiku atteikties no speciālajām skolām un pilnībā pāriet uz iekļaujošo izglītību. Paskatoties uz kopējo Latvijas pieredzi un paskatoties, ko pasaule šobrīd dara, tā skaitā Eiropas Savienība, tā skaitā tās valstis, kur ir labi skolēnu mācību sasniegumi arī starptautiskajos pētījumos, ir skaidrs, ka ir iekļaujošai izglītībai ir zināmas robežas, kas nosaka, kurā brīdī bērnam, kur ir labāk. Tieši bērna intereses skatot. Un tas nozīmē, ka vienmēr būs speciālās izglītības iestādes kādai noteiktai bērnu grupai. Vai tie ir smagākie bērni ar noteiktām diagnozēm, vai tie ir redzes vai dzirdes traucējumi bērni, bet noteikti šādas skolas pastāvēs. Līdz ar to Latvija nekad šādu mērķi nav izvirzījusi un arī nepildīs. Speciālās skolas nodrošina speciālo apmācību bērniem ar īpašām vajadzībām. Tās nav nemaz tik sliktas un izolētas, kā mums varētu likties, taču svarīgi zināt un saprast, ka jebkuram vecākam un, protams, bērnam ir tiesības izlemt, kādā skolā mācīties. Tāpēc mūsu pienākums ir pieņemt katru bērnu, neskatoties uz viņa atšķirībām, jo tikai tā mēs cerams reiz dzīvosim saliedētā, atvērtā sabiedrībā, kurā cits uz citu nerādīs ar pirkstu un neviens nejutīsies atstumts un vientuļš, lai jēdziens skola visiem tiek piešķirts arvien vairāk skolām, jo tā mēs visi esam kopā, bez jebkāda izņēmuma. Un kad mēs būsim kopā, mums bez šaubām viss izdosies.